Sveiki, šodien parādīšu tikai tādu signatūru pamācību, jā. Bakrenders. Ejam iekšā. Izvēlamies vistīkamāko. Es ņemšu asasins, jā. Man tāda balss, mikrofons mazliet čakrēs. Nezinu, kāpēc nevaram atvērt, jā. Tad izvēlamies citu. Kuru lai es tagad izvēlos? Nezinu. Varbūt vieglāk sūt googlē. Jā, man mazliet lago nets. Tad rak Assassin's. Nezinu, kāpēc man uz Assassin'iem ir vislabākie iznākumi. Šis būs tāds piemērots. Esmu arī mazliet apslims, jā, tā. Seivojam un metam iekšā. Jā, kamēr vēl šis Jopanučis ielādējas, tā izmēru. 200, 200. Ir liela izmēra. Nav kaut kāda standarta, bet arī labi tā. Tāda normāla signatūra. Sagriežam pārnes svārai, visu samazinām. Man pat mazliet izstiepās. Ja godīgi izstāsim liet profili, labi. Tā paņemsim. Tātad šitā. Man tas netraucē. Duplikētam layer. Ielikam jaunu. Un tagad spiežam Convert to Small Object. Ņemam smudžu un uzspiežam un smudžojam. Smudžojam kā mēs vajag. Varam uzmest savu blūru, polyblūru. Jā, tātad. Tas izstās varam šādi. Varam mēs tādu te. Samazinām izmērus. Šādi izskatās normāli tā šķiet. Labi, galvē man tas netraucē, ka man kuņas nogriez. Tātad paņemam šo gradient mapu. Uzliekam uz violetu un oranžu. Blending options. Nomainam opacity uz 19. Pašu Assassin uz gradient mapu. Izvēlamies tātad foreground to background. Ejam blending options. Nogriežam uz 16. Tālāk. Ejam uz background layeri. Paņemam splatter brushus, kāds mums labāk patīk. Šajā gadījumā es ņemšu savu favorītu. Tādu augstu.
augsts. Tā. Ņemam. Jūs esat layers atēmējis. Un tikai tad jūs varat likt. Ne. Tas layers nevajag uz šo te. Tieši tā. Ņemam brašu. Un duplicate layer. Pārmainam uz otru. Edit. Transform for horizontal. Tagad merkšu layers. Kā viņi tur izrunā man netraucē. Slietošu pixelu. Tā. Un uz šādu brašu uzliekam Assassin un Create Clipping Mask. Savu pašu daram uz otru. Tas pietur darbam tā lodziņa. Kā jūs viņu tur saucat? Palielināšu. Un tātad šis te ir gatavs. Nu ko, tagad jūs varat piemeklēt C4D. Lai vēl paņem uz backgrounda un uzlikt kaut kādu, nezinu, brašu. Kuru jūs liekat uz opacity 17 un izmantojat. Tad šis piedos tādu spilgtumu bildei. Jā. Uzliekam pa vidu. Varam vēl pasniņķot maliņu. Šo te. Laiks izvēlēties C4D. Jā. Izvēlēties jūsu tīkamākos. Es tātad ņemšu C4D efektus. Man angļu valoda ir slikti, jā. Tā, paturām uz leju. Šitas izskatās tāds paēģi krūts pieaugs restā. Pienam klāt un iepšmir. Uz screen. Tas piedos tā lodziņa. Varam arī atrast failu, kur mums ir desktop, tas bija computer, edits, image, lines. Iemest darbā iekšā. Protams, samazinām. Samazinām stīkam, zināt. Sagriežam. Tāpat otru, tikai edit, transform, likt horizontāli. Tāpat uztaisam. Tā. Ņemam šo te jūt, ka mūzika jāpagriež klusāk. Ņemam brašu. Tātad un smudžojam projām. Vēlam līniju, tāpat arī otrā pusē smudžojam prom. Tātad